Gods tev, kungs! Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un viņa mācekļi sapulcējās ar viņu, un viņš sāka tos mācīt sacīdams: Svētlaimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Svētlaimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Svētlaimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Svētlaimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem papilnam to dos. Svētlaimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Svētlaimīgi sirdšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Svētlaimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Svētlaimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Svētlaimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ labās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Tie ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija vārdi. Slava tev, Kristus! Mēs pateicamies tev, Kungs, par tavu evaņģēliju vēsti un lūdzam, lai tu svētī, Kungs, ka mēs tagad pārdomājam mūsu Kunga Kristus vārdus, tiekam stiprināti ticībā uz tevi, iegūstam paļāvīgu ticību tam, ka tu mums esi visu piedevis, ka mums ir miers ar tevi un ka savā žēlastībā tu mums dod spēku sekošanai tev, caur tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Šodien mēs atzīmējam visu svēto dienu, jo 1. novembris ir visu svēto diena, un mēs vismaz luteriskajā tradīcijā diezgan maz runājam baznīcas gada laikā par šīm tēmām. Un visu svēto diena ir tāda, jāsaka, kas saistās ar jautājumiem, kas ir ar šo svēto pasauli un ar svētajiem, un kāpēc tāda diena, un kā viņa baznīcas vispār tādā tradīcijā ir ienākusi. Un tas ir tā interesanti, arī tā tradīcija, kas ir Halloweens, ir saistīta ar visu svēto dienu, jo tajā valodā Hallow tas bija saistīts ar visiem svētajiem. Un kāpēc arī visi svētie baznīcā, jo baznīcas tradīcijā kādreiz bija tāds uzstādījums, ka katrā dienā ir kādam svētajiem kaut kāda atceres diena. Un tad, kad visas dienas tika piepildītas, tad vai liks vairākas tajā dienā. Ir jau arī tā, ka baznīcas kalendārā ir arī vairāk svētie vienā dienā, bet tad palika viena diena, un šis 1. novembris, kā diena priekš dažādiem svētajiem, arī priekš mocekļiem, kas ir atdevuši savu dzīvību par Kristu, īpaši pirmajos kristietības gadsimtos. Un Gregors III, 731. līdz 41. gads ir tieši šo 1. novembri iedibinājis kā visu svēto dienu. Un vēl jāsaka, ka vēl te ir arī uzskats tāds, ka ir vieni svētie, par ko, mēs zinām, ka viņi ir svēti cilvēki. Kaut kā baznīcā tas ir iegājies, viņi ir tā uz to tā kā... Viņi ir padarīti par pazīstamiem visā baznīcā, visi zina šādus svētos, bet ir arī tādi svētie, kurus neviena nezina, kas ir nodzīvojuši svētu dzīvi, bet neviens nezina, ka viņi ir svēti cilvēki. Un lūk, tad ir viena šāda diena baznīcas gadā, kur cilvēki atcerās arī tos, kas ir svētāki. Vēl te ir jautājums, kas tad ir svētie? Un te ir tas uzskats patiešām, jo
priekšstatos un svētais, tas ir kāds? Tas ir labāks par mums, tas ir nevainojams cilvēks. Droši vien tādu uzskatu, ja? Jūs varbūt varat papildināt. Kā jums liekas, kas ir svēts cilvēks? Kā jums liekas? Kas ir svētais? Kas savu dzīvi veltīs Dievam. Jā, un kas vēl varētu būt? Nu, teiksim, cilvēks veltīja savu dzīvi Dievam. Mēs tiekam iesvētīti, mēs dodam solījumu Dievam, un patiesībā tad mēs varētu būt kā svētie, jo mēs veltījam savu dzīvi Dievam. Bet kas vēl varētu būt tas svētais? Nu, teiksim, es redzu tādu arī smaidu. Sakiet, nu, kas vēl varētu būt tāds svētais? Ar ko svētais atšķirās no parasta cilvēka? Ar ko? Cilvēks, kurš negrēko, kurš ir mitējies grēkot, mitējies no grēka, pat jāsaka Bībelē. Bet Bībelē ir teikts tā, ka tas, kurš cieši Kristus dēļ, tas mitējas no grēka. Tā ir interesanti vārdi. Bet sakiet vēl, kas negrēko? Jā, kurš ir spējis negrēkot? Un te būtu jājautā, kurš gan spēja negrēkot? Man kādu laiku atpakaļ diezgan ļoti interesēja svēto dzīves stāsti. Ir vairākas tādas grāmatas, ir tāda zelta leģenda, kas ir viduslaikos sarakstīta grāmata, un tur ir par visiem svētajiem līdz pat, teiksim, viduslaika vidum. Un interesanti iezīme ir, kad jūs palasīsiet svēto dzīves stāstus, viņi paši par sevi saka, ka viņi nav svētie. Un bieži vien viņi saka, es esmu lielākais grēcinieks. Un tā ir tāda interesanta iezīme pie tiem cilvēkiem, kurus ir baznīca, kā var teikt, nosaukusi par svētajiem. Viņi paši sevi tā nav apzinājušies. Viņi pārsvarā nav tajā izjūtā, ka viņi ir svēti. Un kā jūs domājat, kāpēc tas tā ir? Kas svētajam cilvēkam liek kļūt par svēto? Kas viņam ir? Kas tajā visā ir tāds? Kā jūs to mēs kopā padomāsim par to? Tas ir diezgan būtiski un svarīgi, jo šis aicinājums mums ir katram iekšā. Kā jūs domājat, kas tur ir tajā visā? Jā, Ludi? Dievs to viņam spējas, Dievs viņu vada savā svētajā garā. Jā, ka Dieva mīlestība viņā darbojās, jā? Tur tā lieta, tur ir kaut kas tāds, kad, teiksim, arī Kristus, kad viņš runā viņš saka, daudz ir aicināti, bet maz izredzētu. Dievs aicina visus cilvēkus, Dieva aicinājums ir uz visiem orientēts, bet ir kaut kā tāds noslēpums, ka neba visi Dievam atsaucās. Vēl arī tā, ka vieni cilvēki tur ļoti dārgu sevī šo izjūtu, šo aicinājumu pie Dieva. Ja jūs atceraties kaut kādu savu laiku, kad jūs bijāt, tikko sākāt meklēt Dievu vaigu, kā jūs vēlējāties katru kaut kādu, rakstu par ticību, par baznīcu, par Dievu, katru gribējāt izlasīt, uzsūcāt sevī ticības lietas, jums tas likās ļoti vērtīgi un dārgi. Un jāsaka, svētais ir ar to, ka viņš ilgojas pēc Dieva svētuma, pēc Dieva žēlastības, viņš meklē Dieva vaigu, viņš lūdzās, līdzīgi kā psalmos, vairāk psalmi ir par to, ka mana sirds ir izslāpusi pēc Dieva, kā izslāpusi zeme, kā sausa zeme un bez valgmes, es ilgojos pēc Dieva. Un jāsaka, svētais varbūt tiešām, kā Ulris saka, atšķirās ar to, ka viņš ilgojas, visu laiku ilgojas un šo ilgošanu sevī neapslēp. Un pateicoties tāda veida Dieva darbībai cilvēkā, šis cilvēks spējas sasniegt kaut ko tādu, ko, jāsaka, vairums cilvēku nesasniedz. Kaut kā varētu salīdzināt ar sportistiem. Vieni sasniedz kaut kāds liels augstums, jo viņi ļoti tam piestrādā. Un citi atkal nepiestrādā un nesasniedz tādu līmeni. Un līdzīgi varbūt garīgajā dzīvē kādi, kas tiek tālāk, tiek dziļāk, vairāk par to domā, tam veltī visu, tam upurē daudz ko no savas dzīves un no sevis paša, un līdz ar to arī sasniedz. Un varbūt tas ir viens no svētā kaut kādiem aspektiem, kāpēc tas viens ir svētais.
Un kas vēl varētu būt tāds? Man liekas, ka vēl ir tas, par ko kā svēto diena iesākās pat arī ar to, ka baznīca atcerējās par svētajiem mocekļiem, par tiem, kas atdevuši savu dzīvību par Kristu. Un tā sākotnēji bija to visu svēto dienas, tā, tas pamats, tas pirmais tā, redzējums vai tā motivācija uz visu svēto dienu, kad ir vajadzētu vienu dienu, kurā mēs atceramies visus svētos mocekļus, kas ir atdevuši savu dzīvi par ticību, kas ir cietuši Kristus dēļ, un ka par viņiem vajadzētu atcerēties, ka par viņiem vajadzētu domāt. Un baznīca to vienmēr cenšas akcentēt, kad tas ir ļoti tā, varētu cildinoši, tas pelna cildinājumu, ka cilvēks ir arī dzīvības apdraudējumu, savas drošības apdraudējumu, priekšā nav atkāpies no ticības. Kad viņi ir spējuši piespiest atkāpties, viņš ir palicis pie, vai viņa ir palikuši pie ticības, dažādi svētie, īpaši jau vēl, kas ir Romas impērijas laika svētie, kurus met arēnā dzīvnieku priekšā, vai kurus spieda atteikties un mocīja, un viņi neatteicās un gāja bojā, vai arī tika sakropļoti ticības dēļ. Un tas bija šis viens, ka cilvēkiem ir tāda stipra griba palikt pie ticības, palikt un līdzīgi kā Kristus, viņš nesa krustu līdz galam, viņš palika uzticīgs, teiksim, savam debesu tēvam, pat mocību un pat nāves priekšā pie krusta viņš palika uzticīgs līdz galam. Un ir arī kristieši, kas arī ir palikuši uzticīgi līdz galam. Un vēl viena doma, kāpēc tas ir svarīgi priekš mums, kā teikt, vienkāršiem cilvēkiem, kas ir grēcīgi, kas varbūt ir vāji, ka mums ir kāds piemērs. Tas svarīgi ir labi piemēri. Tas ir ļoti svarīgi vienmēr piemēri, kas tev iedvesmo, piemēri, kas iedvesmo uz to, ka tu vari pārvarēt savas ikdienas lietas un būt ar Dievu, palikt uzticībā. Šie pozitīvie piemēri ir ļoti svarīgi ticības ceļam. Mēs kaut vai zinām no sevis, ka mēs esam vāji, mēs krītam grēkos, bet kādi ir spējuši, varbūt manu grēku, varētu teikt, tā kā kontekstā ir spējuši izturēt. Un tad jautājums, kā viņi ir spējuši izturēt, ko es no viņiem varu mācīties. Un ja jums varbūt kādi jūsu draugos, varbūt jums ir rados kādi cilvēki, kas ir parādījuši stipru ticību, kad jūs esat redzējuši viņos tādu ticības piemēru, ļoti labi no viņiem mācīties. Un tas ir viens, tāds varētu teikt, morāliskais vai tāds svētums, kas pelna atdarināšanu. Viņi atdarinājuši ir Kristu, bet savukārt mēs mēģinam atdarināt tos, kas mums ir pazīstami, par ko mēs zinām, ka tā tas varēja būt. Bieži vien jau arī svēto aprakstos ir ļoti daudz piepušķojumu. Tur ir, tā, viņi cildināti ir vairāk nekā varbūt realitātē ir bijis. Bet tomēr šis atdarināšanas piemērs ir tā vērts, un tas ir tas. Bet ir vēl viena lieta, par ko mums varbūt luteriskajā vidē un mūsu mācībā mēs esam diezgan skeptiski – svētie debesīs. Proti, kad svētie debesīs un viņi lūdz par mums, un mēs savukārt lūdzam par tiem, kuriem tas svētums ir pietrūcis un kas ir aizsaukti pie Dieva. Un tas ir tāds aspekts, kas vairāk parādās pareizticīgo baznīcā un katoļu baznīcā, un mūsu baznīcā mēs to varbūt netik daudz, un mēs nepiekopjam to. Bet tā ir tāda doma, ka tās dvēseles, kas ir nonākušas pie Dieva, viņi turpina iestāties par dzīvajiem iz zemes un lūdz Dievu priekšā par mums. Un šī tā, varētu teikt, baznīcas tāda apusējā, tāda lūkšana, iestāšanās, apzinoties to, ka tie, kas ir pie Dieva debesīs, kas ir nonākuši tur un šajā prieka vietā, viņi turpina savu, varētu teikt, tādu kalpošanas veidu arī tajā, ka viņi lūdz par tiem cilvēkiem,
kuri cīnās vēl ar saviem grēkiem, kuri cīnās ar savām nepilnībām, kuri pastāv ticībā pasaulē, kas ir, varētu teikt, diezgan bieži vien pat naidīgi ticībai, un tāpēc viņi aizlūdz par ticīgiem, par baznīcu uz zemes, lai mēs varam pastāvēt, lai mēs paliekam uzticīgi līdz galam. Un savukārt atkal tas, atkal tajā otrā nozīmē mēs lūdzamies par visiem, kas ar mums kopā dzīvo, kam arī šī ticība ir jāiztur līdz galam. Tur ir arī šis svēto uzskats, kas ir bijis pamatā tam, kas ir svētie. Bet cik tad, teiksim, mūsu luteriskajās apliecībās ir vairāk teikts, ka svētie ir kā labs piemērs, no kuriem mēs varam mācīties. Kad mēs lasām viņu dzīves piemērus, tad mēs varam iedvesmoties, palikt ticībā uz Kristu. Un svētie ir tie, kas nevis norāda uz savu svētumu, bet norāda uz svētumu, kas ir Kristu. Norāda svētumu, kas ir pie Dieva, ko mēs varam saņemt. Vēl ir ļoti interesanti, šodien mēs lasījām no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas sākuma, kur ir runāts par svētlaimīgajiem, kas ir grieķu valodā rakstīts makārijus, kas ir laimīgi, bet tādā svētīgā nozīmē laimīgi. Un ir interesanti, ka tur ir veseli kādi 8 vai 9 šādi svētlaimīgie, kur ir garā nabagie, kur ir bēdīgie, izsalkušie, izslāpušie pēc taisnības. Un tā ir viena tāda, varētu teikt, grupa ar svētlaimīgajiem, kuri ir tādi, kas vienmēr ir izsalkuši virzienā uz Dievu, kas vēlas no Dieva saņemt vairāk Dieva garu, Dieva žēlastību, Dieva stiprinājumu, skaidrību, iepriecinājumu, dvēseles veldzējumu, taisnības piedzīvojumu, patiesību no Dieva. Un savukārt ir vēl kāda otrā grupa, kas ir lēnprātīgie, žēlsirdīgie, sirdšķīstie, miera nesēji un taisnības dēļ vajātie, kas nes svētību un labestību šajā pasaulē, pateicoties tam, ka viņos Dievs ir padarījis lielas lietas. Viņi ir saņēmuši no Dieva tādas lielas žēlastības, un viņi savā dzīvē nes lēnprātību, žēlsirdību, šķīstību no savas sirds, ienes mieru un ienes apliecību par to, ka viņi turas pie taisnīguma un patiesības. Un tas nozīmē, ka varbūt, ka tie ir vien un tie paši cilvēki, bet kas no vienas puses tiecas virzienā uz Dievu, un viņu tiekšanās ir īsta un patiesa, un tad tā izvēršas par to, ka viņi savā dzīvē nes lēnprātības, žēlsirdības, šķīstības, miera un taisnīguma apliecību, un līdz ar to arī daudz citi spēja piedzīvot to, ka ticības dzīve var būt īsta, ka ticīgs cilvēks var dzīvot īstu un patiesu dzīvi. Un vēl arī varētu teikt, piemēram, Bībelē, savukārt svētais vairāk ir tas, kas ir piederošs Dievam, kas pieder Dievam. Svēts ir tas, kas ir piederīgs, teiksim, baznīcas videi, vai ne, bet drīzāk jāsaka Dieva lietām. Svēts ir tas, kas kalpo Dieva godam. Un tā varētu teikt, mēs arī būtībā visi esam svētie. Tas nozīmē, ka mēs esam piederīgi Dievam. Mēs esam Dieva bērni. Mēs vienmēr esam arī kopā ar Kristu, mūsu kungu. Mēs esam kopā ar saviem ticības biedriem, citiem kristiešiem un arī citiem tiem, kas ir piederoši Dieva lietām. Un jāsaka, mēs savā ticības dzīvē arī turpinām savu virzību. Mēs tuvojamies Dievam, esam paļāvībā uz viņu, ka viņš ir kopā ar mums šajā dzīvē. Mūs neatstāja, mūs glābj un uztur, gan šodien līdz pat mūsu dzīves noslēgumam. Āmen!